Galvenais jau ir tā, jā, tas tavs interesantais, kas ir tas tavs īpašais tevi. Sevišķi padomāt par to, ka pusaudžiem bieži vien ir ļoti daudz tādu kompleksu un varbūt viņi kautrējās kaut ko darīt vai kā, tad, ja tu būsi tāds, kas sēdēs mājās un tikai domās par to, kad tev nav kur iet, neviens tevi nesaprot, tu nezini, kā izpausties, tu tāds arī paliksi visdrīzāk, bet ja tu būsi aktīvs, ir iespējas, ar ko nodarboties. If I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Es domāju, ka 10% ir talants un 90% ir darbs. Atkarībā uz tā, kāds mērķis, kādiem varbūt tas hobijs, to varbūt tos darbs vai... Nē, protams. Dzīve ir tāda lieta, ka tu nezini, kas tev ir stūrs sagaida. Piemēram, jo ātrāk cilvēks iesaistās tādā pozitīvā, labā vidē, kur viņš var izpaust savas labās īpašības un intereses, tad ir, protams, daudz mazāk iespējamība aizrauties ar tādām, varbūt, ne tik labvēlīgām lietām, jo tu vienkārši nevari atrast, kur sevi realizēt. Tādas organizācijas kā Fusion dod iespēju jauniem cilvēkiem izpausties, tas ir ļoti jauki, un latviešiem tas vispār ir vajadzīgs. Mēs esam koris, kas atšķirās ar to, ka nav noklausīšanās, mēs netestēsim tavu balss spēju un neliksim tev dziedāt 5 oktāvus. Mēs pieņemam visus. Pat ja tev kaut kas nesanāk, pirmajā reizē dziedi kādu soliņu un kaut kas nesanāk, mēs pilnīgi noteikti nesmiesimies un nebūs tā lūzers. Bet tā ir vieta, kur mēs tiešām varam iedrošināt viens otru un sniegt to pārliecību par sevi. Bija pirmā nometne, un man draudzene uzaicināja uz nometni. Un es paļāvos, ka tā draudzene būs nometnē, bet viņa pats piezīmēja, pateica, ka viņa nebūs. Tā kā, respektīvi, atbraucot pirmajā dienā, es nevienu cilvēku nepazīstu, man ir jābrauc uz nometni, par kuru es pilnīgi neko nezinu. Un tad ir pašai jāsāk runāties un pašai kaut kas jāsāk darīt. Un arī tagad atnāk jauni cilvēki, tu sāc ar viņiem runāties un tam līdzīgi, tas ir dabiski. Un visi šeit ir ārkārtīgi labsirdīgi. Nevajag baidīties katrā ziņā. To, kad, ja pat nemāk spēlēt kādu instrumentu vai ir kaut kādas problēmas ārpus skolas, dzīvē vispār, tad es katrā ziņā viņiem cenšos parādīt to, ka jūs varat nākt uz šejienu, jūs te visi pieņems un viss būs riktīgi forši un pat varēsiet spēlēt jau grupā, kas man bija kā cilvēkiem, kas tikko sācis ģitāru spēlēt, bija riktīgs foršs uzmundrinājums. To remind me to find my own. Raimonds, Diana un Megija, kad jūs dziedāsiet, jūs pagriezīsieties ar skatu, ja? Jā. Jūs nodziedāsiet, atgriezīsieties. Otrajā paltiņā mēs kustamies. All that I am, all that I ever was. Megija un Diana pievienosies Raimondam, un jums paliek, un jūs visāk dziedat pamat melodiju. Pirms Fusion bija tā, kad, teiksim tā, tipisks tīns, pa tusiņiem ņemās tur un visādas sliktās lietas dara un tā. Bet caur Fusion tu tomēr kaut kā ieraugi to labo, to kāpēc gan tu nevarētu savu dzīvi dzīvot labāk, kāpēc tu varētu pateikt nē tām lietām, kas ir vienaudžiem. Un katrā ziņā es nezinu, kur es tagad būtu, ja es nebūtu pirms pusotra gada atnācis šeit. Fusion ir par pozitīvām lietām, par to, ka jaunieši nenosit laiku kaut kur ārā uz ielām, bet par to, ka viņi var nākt piedalīties projektā, kas ir saistīts ar mūziku un ka viņi var attīstīt savus talantus. Jo, piemēram, skolā tas ir tā vēsāk, tas ir varbūt tāds prestižs jautājums, kāds tu esi, cik krusts tu esi vai kā tam līdzīgi, bet tas tam vispār nav nozīmes. Mēs esam pilnīgi vienlīdzīgi un vienkārši katru interesē, kas tu esi, ko tu dari, kas tev patīk. Un tas nav pat tā ķeksīšu pēc, lai vienkārši domāt, ka tu esi komunikabls vai kā tam līdzīgi, ka tur visiem runājies, bet tiešām cilvēks interesē kaut kas par tevi.
Ir iespēja arī ne tikai muzikāli izpausties, bet, piemēram, veidot kādu drāmiņu, deju, mācīties kādu mūzikas instrumentu, ja negrib dziedāt. Ir daudzas iespējas, kā fusionā var izpausties. Arī tiem, kas nekad nav bijuši saistīti ar mūziku, jo, piemāram, nometnē es iemācījos spēlēt bungas. Nevis iemācījos spēlēt, bet sāku pašas pamats. Tā kā tas priekš manis bija pilnīgi kaut kas jauns. Viens no fusion kora dalībniekiem man mācīja basģitāru spēlēt vienai dziesmai. Arī kaut kas tāds, ko es pilnīgi nekad mūžā nebiju domājis, ka es darīšu. Pēc otram, tas pēdējais sanāk tā kā kulminācija, kad mēs visi kopā jau būtu. Un tu sāc uzreiz no pāntiņa. Mūsu repertārs ir vairāk no tādām mūsdienīgām dziesmām, ko jaunieši var dzirdēt radio, jebkurā vietā, kur viņi ieiet. Tās ir gan kādas populārās Coldplay, Bon Jovi dziesmas. Tas ir jebkas, principā, ko jaunieši vēlās dzirdēt, ko viņi vēlās dziedāt. Tās ir dziesmas lielākoties, kuras plus mīnus visi zina. Un iet pie Kelly un Jonas un gribēs, viņi nav mājās. If I just lay here, would you lie with me? Mēs vadītāji neslēpjam to, ka mēs ticam Dievam, un jaunieši var pievienoties mums mūsu domās. Viņi var būt pilnīgi radikāli pretējās domās ar vadītājiem, bet mēs tādā veidā neliedzam viņiem iespēju nākt uz fusion un turpināt dziedāt kopā ar mums. Mana mamma ir ļoti priecīga par to, ka es nodarbojos ārpus skolas, ja kaut ko savādāk kultūru saistīt, jo jebkurā gadījumā meita un viņa mācās ar mūziku saistīt, iet uz kori var ārpus skolas un mācās mūzikas instrumentus un tam līdzīgi. Tā kā viņi par to ir priecīgi. Man ģimene zina, ka man aizrauja mūzika, man aizrauja mūzikas instrumenti, un viņi tikai atbalsta to, ko es daru. Un tas ir lielisks veids, kur nākt un izpausties, un arī citiem vienaudžiem parādīt, atvērt to ceļu, pa kuru es gāju, lai vispār kaut kur tālāk dzīvē varbūt kaut kur izsistos. Jo šitais ir ļoti labs sākums. I don't quite know how to say how I feel. Those three words I said too much, but not enough. If I lay here. Es domāju, ka katrs gribētu spēlēt grupā vai vismaz dziedāt kaut ko un gūt kādus panākumus, gūt kādu atzinību. Katrā ziņā es domāju, ka mūzika tas ir noteikti tas, kas saista jauniešus. Jauniešiem ir īpaši no ielas, viņiem ir jāredz, kā tas ir, ka varbūt tie, kas nav pieraduši pie tādas atmosfēras, kas mums ir, jo man pilnīgi sākumā tas bija, es nezinu, varētu teikt kultūra šoks, ka redzot to, kas vispār šeit notiek. Un visi pat tev nepazīstot, pat tev brīnišķīgi un apsardīgi izturās, un viņi pat nezina, kas tu esi, bet tomēr jau tev gandrīz iemīlējuši. Šādi projekti jauniešiem dod kādu motivāciju, izpaust savus talantus pirmkārt. Jo visi jau šeit ir talantīgi un iespējams sēžot mājās. Viņš nekad pats neapzinās, cik daudz viņš ir spējīgs gan dziedāt, spēlēt, muzicēt. Arī smēlos pišķiņ to enerģijas kausiņu. Tā ir tāda sirsnība, cilvēcība, kas manuprāt, ir daudz, kur ir vajadzīga. Kas tad būtu fusion moto? Tas nav kurs, tā ir dzīve. If I just lay here, would you lie with me and just
just forget